Šodien Anna brauc pārtop par... Protams, ka es tiltiņā nošķilšos. Viņš saka, ka viņam nav stress, bet viņš arī saka, ka viņš nav visu nakti gulējis normāli. Mēs īsti ne par ko šeit necīnamies, mēs vienkārši par fanzīs jautrojamies un braucam. Čau, pupsiki! Ir 26. septembris, ir piekdiena, ir pulkstens 5:11 vakarā. Mēs esam Biķerniekos. Ir sezonas noslēgums. Pirmā sezona ļoti strauji tuvojas beigām. Sezonas noslēgums ir jau gandrīz pienācis. Un šodien Anna brauc pārtop par Vītiņa brauc. Jā, mēs ar brāli brauksim mano 100 min reizes, un brālim iedošu arī nobraukt sprinta sacīksti. Tātad būs cits Vītiņš tajā pašā mašīnā kopā ar tiem pašiem konkurentiem. Ģirds māk braukt ļoti labi, viņam ir pieredze pietiekami liela dažādās disciplīnās, tā kā es domāju, ka viņš pušiem sagādās labu konkurenci, labu laiku. Un šīs sacīkstes mērķis ir vienkārši jautroties. Jānis pateica, ka mums ir slēdzenei loks palicis, kas nozīmē, ka tad, kad sabloķējās stūra, kad mašīna nav piedarbināta. Tas loks bija jānoņem. Lokā noņemšanas darbību veicot, tā rezultātā tika nokavēts ģirtam pirmie treniņi, vienīgie treniņi, un lūk, šobrīd viņš stāv uz starta, lai kvalificētos. Bez treniņiem pēdējo reizi pēc stūras šo apli braucis pirms gada sponsoru vizināšanas dienā, kad Anniņa vēl nezināja, ka viņai būs Anna brauc pirmā sezona. Izbraucām kopā ar Agaras katlu, viņš man parādīja trajektoriju, man ir skaidrāka, labāka trajektorija. Mans laiks par pagājušo gadu ir diezgan daudz labāks. Skaista ir jaunība, kad tu brauc autosportā. Tas viss, ko es saku. Katrā ziņā joprojām es esmu priecīga un laikam jāsaka, ka es braukšu, cik labi es varēšu braukt. Es mēģināšu kļūt labāk katru apli. Bet jāsaka, ka šīs sacīkstes mērķis tiešām ir vienkārši labi pavadīt laiku. Es domāju, kā varētu pateikt brālim paldies par to, ka viņš visu sezonu ir bijis ar mani, to, ka viņš man ir motivācijas 5 minūtes stāstījis un skrūvējis un reizēm negulējis un visu darījis. Bet manam brālim ir šī gonka, lai viņš arī var izpriecāties un pabraukt un atkal uzķert to sajūtiņu un prieciņu. Tāpēc tā, Vītiņa brauc. Kā gāja? Neturējās. Vispār, jā? Tā, Tā arī izskatījās. Tā arī izskatījās. Tā, ka vispār. Protams, ka es tiltiņā nošķilšos. Komitments bija liels un lielāks nekā... Bet tā arī izskatījās, ka vispār... Nu tā, ka vispār, nevarēja vispār tur to mašīnu dabūt tur, ko vajag. Es domāju, Anna, kā ātrē ir. Nē. Čau. Labi, uzbraucām, čau. Jā, šitie bija labs, bet šitos diskus jāņem nost ir. Nevar. Jā, šitie var. Nevar. Ģirds tikko nobrauca sprinta kvalifikāciju un tūlīt brauks 100 minūtes treniņu. Tāpēc mums vajag fiksi nomainīt jautus, lai augsti riepi, jo es biju nobraukusi 25 minūšu treniņu 100 minūtei. Tad Ģirds ar to pašu iebrauc kvalifikāciju. Tā riepa vispār neturējās. Es drausmīgi ātri runāju. Un tagad viņš
Tagad mēs mainām fiksrātus, lai būtu augsta, laba riepa, un viņš varētu nobraukt labu treniņu. Ir rīts, agrs rīts. Šodien visu dienu brauc ģirts. Lielāko daļu dienas. Teiksim, tā 2/3 no visa plāna. Jā. Viņš saka, ka viņam nav stress, bet viņš arī saka, ka viņš nav visu nakti gulējis normāli. Tā kā tas normāli. Man tā pienākās. Stresas. Mans plāns ir braukt 10 pēc jauniem bremžu klučiem. Ģirts tikmēr brauks 10:40 vārvam plus sprintam. Un tad 11 ar kaut ko, man liekas, tev ir pirmais sprinta process, jā, ne? Kaut kādu 11 ar kaut ko. Vakardien ģirts kvalificējās. Slikti kvalificējos. Nu, viņš bija ātrāks par mani 1 desmitaļu, nekā es biju pēdējā Rīgā. Slikti kvalificējos. 1 desmitaļa, bet šodien būs labāk. Šodienas uzdevums nebūtu pēdējiem. Tas ir galvenais, nebūtu pēdējiem. Būs jau labi. Galvenais izklaidēties. Man šodienas uzdevums ir vienkārši izklaidēties, un es gribu tiešām nobraukt gonku bez stresa. Es atradu ziemai miskastu laikam. Nu, ne miskastu, bet mini. Tā nav miskaste, tas ir mini tādā pašā krāsā, ko braukt visu ziemas. Iespējamais sportinieks nākotnes, bet tas, lai paliek tālāk sezonas, varbūt nākamajam turpinājumam, kas ar šo mašīnu notiks. Mazliet intrigas. Jā. This is automatic. This is automatic. Vakardien runājām, nu tā kā būtu pieklājīgi viņam braukt, ņemot vērā viņa pieredzi, un viņš teica, nu 42 vajadzētu braukt. Šorīt viņš ir 42. Tā kā gods ir aizstāvēts, viss ir izdarīts. Diezgan labi. Es teiktu, man liekas, viņam būs ritīgi interesanti kopā, tāpēc, ka viņi 3 mašīnas šobrīd brauc 1 sekundē. Domāju, to, ka viņam temps ir ļoti, ļoti līdzīgs. Tūlīt pastīsimies jaunāko apļa laiku. Stabili 1:42. Malacis, Vītīčs joprojām vajag braukt. Es līdz, ko tu Naurim iesēdies aizmugurē, tā tev bija labākais laiks. Nu, tāpēc, kad es redzēju, kur viņi dabūtu uz otru sekundi. Kabina pāri kerbam tā, ka maz neliekās. Es tā, nu, tur ir jāpierod. Visur šitur es turējos līdz, tas sanāk motormuzejs, tas esnieks. Tur, kad viņi nāk, viņi iet uz āru, brutāli griež un pus mašīna vienkārši pāri kerbam iet zlirkt pāri un atpakaļ tu nogriez malu, tev ir lielāks ātrums un līdz ar to tur aizbrauc. Tagad ir jau apē un jau pērk visu. Nu, tad jāņem ir priekšu liekam uz kozliem un klučus taisam vaļā. Man prieks krītas. Jā, bet viss kārtībā. Nē, pēdējais es gan jau, ka nebūs. Nē, jūs braucat 4 mašīnas 1 sekundē. Jūs braucat tā, ka 10 daļas pilnīgi atšķirīgi. Viss kārtībā. Laube, Rumbēns, Tūtas, Igaunis. Nu, Mareks ar Nauri ir Mareks ar Nauri. Protams, bet jūs... var, pilnveidojot vēl vērķi, uzliekot amīšus citus. Un vēl pilnveidojot 41 sākums 40 ir ļoti reāli. Kaut gan nevar zināt, tur tā sekundes jāmedī, bet viņi tur griež tā kā ritīgi. Tur ir komitments un bikahunas un lūdzu puses turi. Jā, lūdzu puses turi. Jo tiltiņš, viss tiltiņš, viss es pastījos, kur viss, nu tā kā bremzē, kur kas ko kā apmēram, lai saprastu, par cik viņam tā pieredze lielāka. Nu, es tā, nē vēl, bet tur ir jātrenējās, lai to izdarīt ir jātrenējās, reāli ir jātrenējās. Tev ir jāsēž un jābrauc un jātrenējās. Today was good, tomorrow push harder. Bet neko, gāzīši, vērts ir, viss ir labi, viss kārtībā, tikai jāmīca vaļā. Šis spārns šā vēl nesen neizskatījās.
Insert picture here, ja. Man smiekli nenāk. Paldies Ādevais draugiem par visu, ieskaitot jaunu mašīnas logo. Nātrītē tagad ir pašai savs logo, un mēs esam atpakaļ tikpat skaisti, kā mēs bijām pirms mēneša. Tāpēc ģirt bez jauniem spārniem. Nē, es mierīgi, Bez jauniem spārniem. Ja kāds man apbižos, es nesolu neapbižot viņu. Fakti. Bet mēs nevienu kautiņu nesākam pirmajā. Jā. Sagaidīt ģirtu, parādīt viņam vietiņu, motivācijas 5 minūtes novadīt. Zaļais lukstors signāls vēl ir. Un lai viņš brauc. Well, how the tables have turned. Вот это поворот. Vēl nav. Ko es varu pateikt savā motivācijas 5 minūtē? Tu jau visu zini, ko lielā. Vai ne? Atceries to, ka šitā puse ir eļas puse. Tev nav vēl eļa, bet tev būs netīrs šitā puse. Maucam, lai dara alkohols. Gonna be fun. Jūs izbrauc dienā. Davai. Lodi, ja? You really think I'd just sit here and watch? Bez jauniem spārniem. Nē, es mierīgi, No, God! No, God, please, no! 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 Nenoķēru stūri, atsitu tev, viss aizgāja c***ā. No, sākums bija labs, bet aiz pagrieziena nebija staps, bet bija tiltiņš. Ģirts nobrauca izcilu startu paņēma. Brauca, iekārtojās aiz Rudmieža, bija straupa Rudmiezes ģirts. Viņi trietā brauca, es stāvēju augšā, vienkārši priecājos, gandrīz prieka asariņu nobiedināju, jo apja laika bija izcila, viņi visi reāli šitā gāja. Ja nemaldos, 4. aptuveni aplī ģirts aizgāja aiz Alkoņa ģenerāli garām gan straupam, gan Rudmiezim. Un Alkonī gāja ar lielām gūžām, kā viņš saka, un automašīna mini sāka slīdēt ārā. Nevis nepaspēja, bet nesaķēra stūri atpakaļ, pēc ka viņam sētpozīcija, lai mēs abi divi varētu braukt kopā, viņam sētpozīcija nav priekš viņa ideāli pieregulēta, līdz ar to viņam bišķiņ Alkonis iesitās krēslā, viņš nenoķēra stūri, izlido ārā, kā rezultātā tika apmeklēts mājai dārzam autosportam un iegādāts polikarbonētā siltumnīcas stikls depo.
Not sponsored, but could be. Tāds ir autosports. Ir tīpaši tad, kad tu dzen un tu esi tajā karstumā, visādi var gadīties. Bet ziniet, kā es arī teikšu, kad man liekas, ka ģirds vēl nav sadraudzējies ar nātrīti. Tā kā darbojamies, būsim gatavi un brauksim. Paldies, jā, mums nāk palīgā kolēģi no Road Racing un neplānoti nopirku 2 stiklus un izrādās, ka ģirds ar saviem akmeņiem bija arī Arvīdam Rumbēnam izsita sāna stiklu, tā kā ideāli mēs tieši aiznesām tikko arī otru stikla gabalu viņam, lai viņš var ielikt blakus. Tā kā maucam tālāk ar piedzīvojumiem, kā vienmēr. Mītiņi un piedzīvojumi, tas ir tā. Roku rokā, jā. Sacensību karstumā, tas sanāk tiltiņā, beņķis drusciņi pa tuvu, elkonis atdūrās pret beņķa malu un vienkārši notika kā notika, pakaļ aizbēga un viss, bet viss vērts sataisīts, viss kārtībā, tūlīt brauksim kvali, mēģināsim atgūt visas pārliecības, visu. Tā kā būs viss kārtībā, mauksim vaļā, pārbaudīsim, vai vērķi viss ir ok, būs labi. Racing is racing, zin kā, ja tu centies, tad tu centies. Kvalifikācija 100 minūtē nobraukta, vērķim viss ir kārtībā, tuč. Stūri šķība, bet viss ir kārtībā, mašīna ir gatava startam. Tūlīt būs kaut kāda 40–100 minūšu brauciena minūte. Annai kaut kad drīzumā pēc 5 minūtēm jānāk iekšā pitos, skatīsimies riepu stāvokli, kāda ir. Pierreiz pastīsimies degvielas stāvokli, kāds ir bākā, bet vajadzētu visam sajiet. Aptuveni 50 minūtes sēdējis mašīnā un vilcis pilno biķernieku. Apli kopā ar motoapli eitu nost. Man neinteresē ne apļu laiki, ne pozīcijas. Es vienkārši braucu un es braucu ar to sajūtu eitu nost. Es beidzot to daru. Es beidzot braucu, es beidzot esmu mašīnā. Un šodien es sakal dabūju to sajūtu. Mēs īsti ne par ko šeit necīnamies. Mēs vienkārši for funsies jautrojamies un braucam. Un tā es arī jūtos, un es esmu priecīga. Un ģirds izdarīs tieši to pašu. Un tas būs forši. Tā. Paldies jums. Paldies. Paldies dzīvē. Paldies autosporta dieviem, ka es šeit esmu. Forši. Lions, tigers, bears are my king of the jungle. I stand for the pride. Beat on my chest, that's the rhythm inside. I got so much heart, I'm burning with fire. Can't stop, won't stop till I drop. Keep climbing for the top. Simmer down, you too loud, people around. You can try, but I won't stop, won't stop. Won't stop. You can try, but I won't stop, won't stop. I can't be stopped now, I can't stop. You can try, but I won't stop, won't stop. Vecīt, mēs esam otrijā! Mēs esam otrijā! Es laikam pat esam kaut ko godalgojuši dabūjuši. Ko? Tas bija to... Likās, kurš? Bet tas bija labs. Tu redzēji, cik tu viņu tūgaru buferi norāvi? Jā, tad arī bija.
Un pēc tam mūs atkal, mēs kaut kā, un tad jau viņš vispār netika līdzi vienkārši. Jā, tā, viss kārtībā. Bet jā, šitais bija labs. Mēs esam otrie. Jā. Kaut ko uzbraucām bišķiņ. Riepi turējās, viss turējās. Turējās, jā, viss labi? Nu, uz beigām jau, protams, tā. Bet tu beigās skaldīji vēl 2 aplis. Jā? Jā. Tā viss kārtībā. Tā viss labi. Ir galvenais pie sevi brauc tie grām. Ģirt, nesačakarējies. Ģirt, brauc mierīgi. Ģirt, nesačakarējies. Varbūt būs kaut kas ok beigās. Beigās arī bija ok. Bet tu nezināji reāli līdz beigām, ne? Nē, es vienkārši braucu. Es braucu ātri. Vienkārši centos. Ej nost. Bomba. Es šodien sliktumu atmaksāju. It's a success. Visu dienu goda. Laistīsimies ar šampi. Lai bis. Lai iet. Mums jāgaida labālošana. Jā, mums ir jāgaida labālošana, bet tās ir labas problēmas, kurām Tās ir labas problēmas, jā. Tā kā viss kārtībā, kaut ko braukt vēl māku. Jā. Man jau likās pēc tā dienas atgadījuma, ka visi cūkām, ka nav norakstīt. Kā? Tu brauc to kvalī tev bija 2,56, es domāju, bišķi var redzēt. Zini kā, ka tu nejūties tik droši. Tu iekāp pirmais aplis 2,53. Viņam viss ir kārtībā. Viņam viss ir labi. Tas notika. Mēs esam nobraukuši pirmo Anna brauc sezonu. Šopos mēs esam braukuši kā Vītiņa brauc, un Vītiņi ir atbraukuši. Man ir pirmās šampāniešu dušas jebkad bijušas, un slapja, lipīga galva. Es pat nezinu īsti, ko lai saku. Man šķiet, ka man nav tik daudz vārdu, man nav tik daudz paldies, ko pat teikt. Paldies visiem, kas man ir bijuši blakus. Paldies Balcija apdrošināšanu, paldies Ādvais, paldies Tekārs, paldies VVR, paldies Datamēdz, paldies manam brālim Ģirtam un tētim un mammai un visiem iesaistītajiem. Tas ir bijis kaut kas nenormāls, jo pirms gada šī pati sacīksta bija mana pati pirmā sacīksta. Es tad braucu un es godīgi sakot, tajā mirklī vēl nebija domājis, ka man būs šī pirmā sezona. Un mēs, lai arī šī rīta iesākums bija diezgan grūts un tāds, gribu teikt, ka traumatisks, bet sāpīgs gan man, gan Ģirtam morāli un arī mašīnai, tad mēs esam noslēguši šo dienu, noslēguši šo sezonu vienkārši brīnišķīgi. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums mūsu pirmajā autošoseis sezonā, gan man, gan brālim, gan visam šim te. Es domāju, ka ar šo nevajag apstāties. Es domāju, ka tiksimies nākamgad, vai ne? Tiekamies. Paldies, ir tā.